Laipni lūgt, Celmas workshop. Uguni! Jā! Nu ko, kundziņ, šitas te būs mūsu šīs dienas darba laukums. Kāpēc mēs nestrādājam tai pusē? Ļoti vienkārši, tāpēc, ka tai pusē šobrīd aktīvi top nākamā sērija. Patiesībā sakot, pa visu darbnīcu top nākamā sērija, bet mūsu šodienas projekts notiksies tieši šitai pusē. Un es domāju, ka, ja viss ies labi, nu tad vairāk ārpusē nekā iekšā. No sākuma pats galvenais ir saprast, kas mums ir pieejams no materiāla. Tāpēc, ka šitas projekts būs tīri no visiem pieejamiem apgriezumiem. Loģiski kaut kādu ozolu nosu mēs te noteikti neizmantos, bet viss, kas mums ir zarainā kaut kāda pārpalikusi priedegla, tā viss aizies šodien. Šis būtu ideālais augstums 2. Tad šitas viltnieks mums būs priekš kājām. Starpā, protams, mēs tur saliks visādi šķērs, lai viņš tur neļodzas. Vairāk vai mazāk, nu, uz palikšanu viņa nav. Tas ir projekts īsam brīdim, mēs vienkārši gribam pamēģināt uztaisīt. Tā jau redzes, kā sanāk. Šīs dienas sērijā mēs tik pavisam bišķīt atgriezīsies pagātnē. Zinu, kāpēc? Tāpēc, ka šis būs ļoti par upju. Pavisam vienkārši. Bačeņ. Nu, gandrīz burvīgi. Nu, labi, nāksies šo to piezāģēt te pie garinātāja, kamēr mums vēl ir šis garinātājs. Bet jā, tam, kas te notiek apkārt, uzmanīt nepievēršam. Tas vēl jums nav jāredz. Tās būs tikai pēc kaut kādām nedēļām 2. Es ļoti ceru, ka viņš būs gatavs. Viss maksimāli vienkārši. Tā teica, ka ja skrūvs sāk atgādināt bijušās sievas, ka tā viņa ir kārtīgi pievilkusi. Nu, lūk. Un tagad šeit mums vajadzētu nostiprināt plus mīnus stabils, ok, maybe būs labi, gan jau turēs, šķērsus, un tad jau skatīsies tālāk no turienes. Ir tehniski, te jābūt diezgan lielai izturībai, jo nu, šitas aparāts, viņam tās slodzes būs diezgan tāda ekstrēma. Bet mums viņš ir praktiski vienai, nu, varbūt izklājas nedēļai, es nezinu. Pēc tam es viņu tāpat vai nu izjauks, vai nu sakurinās, vai kaut kā tam līdzīgi. Katrā gadījumā, ja nu man viņš juks ārā vai kaut kā tam līdzīgi, nu, mēs vienkārši paņems izgriezīs tādu lielu MDF3 stūru un uzliks šita te pa virs visam. Un vispār, jā, ar šito sēriju mēs pamēģinās vienkārši tīri prikulu pēc tad jaunu formātu. Palielam tas ir ātri video, vienkārši tādu, vienkārši es gribu uztaisīt katapultu, ne? Un varbūt es varu kaut ko uzražot priekš jums, un tai pašā laikā pats arī kaut ko pāmpelēties bišķiņ, ko seni gribējies izdarīt, bet nekad nav bijis ne laika, ne līdzekļi to darīt.
mūsu lielā plāna. Man liekas, ka viņam vajadzētu būt pavisam nedaudz tuvāk vienam otram. Tāpēc, ka te starpā mums nāks parastā štanga, kas ir jebkuram bīdamajam skapim. Tāpēc, ka man viņi ir. Un varbūt, ka viņi pat varētu nākt vēl tuvāk. Kas gan būtu pavisam muļķīgi, ja, teiksim, mums augšā šitā asa taisīt riņķi, un viņi kaut kur atsistos pret sānu un izārdīt visu mūsu katapultu. Un iemest manā ķieģeli pa seju. Šitā. Šitā. Jā. Nevar mēs tā vēl darīt. Vēl tikai vidējais jāuzliek. Un tad mēs ar kaut ko tādu sāk tikai domāt vispār. Jā. Tagad mēs ir tikuši līdz pašai galvenai sastāvdaļai visam mūsu būvē. Tā ir centrālā roka. Tas ir tas, kas sviedīs tavu, lai ko tu gribētu aizsviest, ļoti, ļoti tālu. Ideālā gadījumā. Viena daļa, kas metīs tavu lodi, viņai jābūt garākai. Otra īsāk. Cik no internets man pateica priekšā, tad labākā proporcija esot 3:1. Tas nozīmē, ka 250 dalām uz 4 daļām, kas ir aptuveni 60 cm. Un 60 cm mēs vienkārši urbjam mūsu 25 mm urbumu. Un pat cik šis ir stiķētais materiāls, gribētos viņu pavisam bišķīt pastiprināt. Ideja tāda, ka centrālo asi mēs iesitīsim ar spēku. Tā, lai tā kā mēs izsit šito trupu cauri, viņa joprojām atrodas vidū. Šito apakšējo, šitā gan viņai viņai te ir jābūt brīvi, tā, lai mūsu atsvars varētu brīvi viņā karāties. Wow. Tas tā nebija plānots. Viņam bija jāiesitās ar āmuru. Un tagad loģiski viņš izliekas ģeometriski pareizi un saskrūvējas visu vietā un bla bla bla. Un te mums ir pienācīgs atsvars, kurš novelk katapultu uz leju. Un no apakš mums līdz virvē velkas un aizmetas pa gaisu mūsu, kā lai viņi nosauc? Lode, angliski būtu projectile, latviski laikam lode. Kičīgi. Tā. Svariņus mēs paņēmām līdz ar rezervu. Un jā, šitie man kādreiz pa metāla cenu nokrita. Es viņus dabūju vienkārši metāla uzņemšanas punktā. Un šitos mēs tūlīt iekomponēs kaut kā iekšā mūsu katapultā. Mēs nopirka arī ritīgi izturīgi 14 mm striķi. Tas jau nu nesanāk. Tas domāts garajam galam, kurām tehniski vajadzētu palaist mūsu lodi gaisā. Cik lielu svaru mums vajag, ir ļoti labs jautājums, uz kuru man pagaidām nav atbildes. Karačē uzliks mēs visticamāk no sākuma 3. Tev ir sākums. Mums tagad ir 3 svaru bumbas.
Un šis jau ir, nu tā, ka turies. Interesanti, kas notiks, tā kā es viņu palaidīšu un vienkārši plūsmā. Ir tā, lai mums neizmūk projām mūsu atsvar, un šitie neaiziet uz visām pusēm pa sānu. Te no sānu vienkārši cauri finierim uztais jūrbumu un ieliks skrūvu iekšā trubā. Pakšā mēs izdarīs absolūti tieši tāpat. Tāpēc, ka viss svīri, kas mums ir vajadzīgi, tā atrodas tieši šeit. Šitiem nevienam nav jākustās, šitie te var brīvi kustēties, un šita te arī viņš tieši tāpat brīvi kustās. Es vēl nezinu, katrā ziņā, ja nu mums būs pa maz, teiksim, ja būs tāda sajūta, ka mums vajadzētu varbūt kaut ko smagāk nest, vai tālāk mest, vai kaut kas tam līdzīgs, tad mums ir viss iespējas uzlikt gan vēl vienu svaru papildus virsū, gan man tur vēl tās smagās ir. Nu, es galvenais ceru uz ko? Es galvenais ceru, ka šitas viltnieks viss neizārdīsies pie pirmā šāviena. Bet nu ir tikai viens veids, kā noskaidrot. Mēs ieliekam šitā cauri cilpu un reko mums ir nagla. Un šitas attur visu to uzparikt no palaišanās. Un tad, agri vai vēl, mēs izdomājam šaut, ieraugam ienaidnieku un... Jā. Šitā. Un pēc lielās instrukcijas virves garumam būtu jābūt līdz vidum un tad atpakaļ. Un te galā mums vajadzētu cilpiņu, kura pa vidu šāvienam nomauksies no šejienes nost. Un tīri teorētiski mēs viņu palaižam. Tā kaut kā. Tagad tikai jāatrod striķim vids, un vidu jāuztais grozs, kurā sēdēs mūsu lodē. Šis brīdis laikam būtu ļoti labs, lai pateikt, ka viss, ko tu redz šitā video, izpilda profesionāļi. Un nevajag atkārtot neko no šito mājās. Ja vien neesi droši, ka pats māk atrast ceļu uz trampunktu. Visticamāk šitā forma būs kaut kas nedaudz jāpārtājas, bet to jau mēs darīs visticamāk ārā. Tā kā notiks pirmie testa braucieni. Pa lielam tas ir tagad. Kā tas viss vēl notiks? Nav nejausmas. Vienīgais, ko es zinu, ka man ir akmens, kurš ir šeit un kuram būtu jābūt tur. Nepalaid ārā. Ej, tu nost, redzēji? Es nezinu, vai jūs redzēji arī, kur viņš piesamējās. Nebija tālu, kaut kādu 1,30 m apmēram. 18, 19, 20, 21 pieņemsim metrs. Tas ir tā kā līdz turienē. Es domāju, ka mēs varam arī labāk. Uguni! Itavo, mēs dubultojam mūsu distanci.
tāda nu mums sanāca šīs dienas sērija. Ko tu par to visu domā? Droši ierakst apakšā komentārā. Kā arī, protams, neaizmirst, ja tev patīk tas, ko tu redzēji, droši nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies jau nākamajā epizodē. Kā arī atceries piesakot pārējiem maniem sociāliem tīkliem. TikTokā, Instagramā un Facebook lapā arī reizēm kaut kas parādās. Ar jums bija Rudolfs un tiekamies nākamreiz. Tas ir 1, 2, 3, 4, 5 trāpījumi, viss vienā vietā. Kičīgi.